Labrīt, labrīt visiem! Šodien, kā solīts, mums ir tiešraide ar vienu burvīgu dāmu. Tā pagaidīsim uzreiz, kad mums kāds arī pieslēgsies. Tā. Šodien mums tāda forša saruna. Īsa saruna ar burvīgu dāmu. Pagaidīsim, kamēr viņa pieslēgsies, lai mēs varam uzsākt mūsu sarunu. Tā, es ceru, ka... Jā, Vineto, es tevi redzu. Nosūtu uzaicinājumu. Un tad arī sāksim kopīgi mūsu sarunu. Saslēdzamies. Jā, ir. Čau, čau. 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 Tā, vispirms tevi var labi redzēt, labi dzirdēt. Man varbūt vajag tālāk? Jā, bišķiņ, lai ietilpst galva, jo viņš tā kā pievilka tuvāk tevi. Čau visiem, sveiciens piekdienā. Jā, tagad ir ok? Tagad ir ok, jā. Labi. Jā, mīļie, aicināju šodien uz sarunu Vinetu Meduņecku. Nedaudz iepazīstināšu, varbūt tie, kas šobrīd pirmoreiz skatās mūsu tiešraidi. Tātad Vineta, ar Vinetu es jau esmu pazīstamā 2 gadus. Un tātad Vineta mums ir certificēta nutricioloģe ar 14 gadu pieredzi nutricioloģijā. Kādreiz es arī nesapratu, kas ir nutricioloģija, ja līdz satikos ar Vinetu un sapratu, ka mēs daudzas lietas savā veselībā, savā organismā varam sakārtot ar dabas vielām. Un Vinetai šajā ziņā ir tiešām milzīga pieredze, vairāki diplomi, certifikāti, un Vineta arī mums ir starptautiska mēroga lektore. Tā kā ar lekcijām ne tikai Latvijā ir uzstājusies, jo man liekas, praktiski visās Latvijas pilsētās varētu būt, vai ne? Nu, visās droši vien pilsētās nē, bet lielākajās, jā. Nē, nu arī mazākajās mēs esam braukuši vispār. Arī, jā, man liekas, Latvijas mērogā jau tiešām ļoti daudz, bet arī starptautiskā mērogā, jo tātad Vineta ar šīm te veselības lekcijām ir devusies ceļā arī gan Īrijā ir lasījusi lekcijas, toreiz mēs arī bijām kopā, gan arī Spānija, Itālijā esi bijusi ar lekcijām, kur vēl varbūt? Nu, Anglijā, tur, man liekas, 3 reizes mēs braucām, tur mums ir ļoti liela tāda sakotāju grupa un arī jau mentoru grupa. Tad Spānija, jā, Spāniju tu nosauci, tad Skotija bija tagad rudenī. Vācija arī. Turcija un Vācija bija arī, tas viss bija šogad, jā. Bet, nu, Īrija arī, laikam, 3 reizes Īrija bija, man ir bijusi, un arī Anglija, tā kā, jā. Cilvēki īstenībā, paldies Dievam, visā pasaulē interesēs par veselību, viņiem šīs zināšanas ir ļoti svarīgas, viņi ir gatavi gaidīt, ka tu atbrauksi, izstāstīsi, visi vienmēr ļoti, ļoti gaida. Un pēc tam ir tiešām cilvēki vienmēr saka, kāpēc es ātrāk, neredzēju, nedzirdēju, kur es biju pirms tur 5, 10 gadiem, 15, 20, kāpēc man neatnāca šīs te informācija un es to nebiju nekur nedzirdējis, neredzējis, varbūt biju dzirdējis, nebiju sapratis, kāpēc tik vēlu, tā kā jā, tā zināšana, manuprāt, mūsdienās zināšanas ir pats svarīgākais, jo ja tu tikai klausies, ko tev translē apkārt, tad tu vari ļoti lielās nepatikšanās iedzīvoties un ļoti ātri. Nu jā, kā saka, ir caur sevi jāaiziet. Un vēl pie visa šī, Vineta, tātad mums arī ir vairāku projektu autore, un viens no, kas arī šobrīd jau iet ar jaunu jaudu, jaunais projekts, jaunā sezona, izmaini savu dzīvi 90 dienās. Un šī jau ir, kura sezona es tagad apmulsu? 20. Jo vienlaicīgi iet gan Krievu, starptautiskais Krievu valodā un arī vēl latviešu valodā. Šogad startē reizē, jā.
Jā, nu šis projekts tiešām arī ir izmainījis tūkstošiem cilvēku dzīves visā pasaulē, ja, jo šis arī ir starptautiskā mēroga projekts mums. Tā kā, nu, fantastisks cilvēks, kuru, starp citu, kāpēc es tā arī saku, tāpēc, ka mums ir beidzot atkal tā iespēja Vinetu sagaidīt Alūksnē ar šo te klātienes lekciju, bet šoreiz tikai dāmām. Tā kā mīļās dāmas, tieši mums, mūsu veselībai, labsajūtai būs veltīta šī te tējas pēcpusdiena. Un varbūt nedaudz Vineta ieskicē, jā, kas ir šīs lietas, par ko visvairāk dāmas sūdzās. Jā, es arī gribu pateikt tev, Diana, paldies, ka tu to dari vispār Alūksnē, ka tu vispār, nu, tā kā to sāki. Mana pirmā lekcija Alūksnē, man liekas, par dzīvu ūdeni, kurš tieši šodien ir dzīvs. Iedomājieties, tieši šodien visi pasaules ūdeņi kļūst dzīvi. Jā, un to mēs mērīsim arī pasākumā, pamērīsim, starp citu varat atnest līdz savu ūdeni, kas nāks. Es parādīšu uzreiz to mēraparātu, ar kuru mēs to mērīsim, ir vai nav dzīvs. Jā. Tā kā mums būs diezgan liels izaicinājums tiešām izmērīt objektīvi, jo toreiz, kad mums pirmoreiz bija Alūksnās lekcija, visi ūdeņi bija dzīvi, un tas ir ļoti interesants fenomens. Mēs arī runāsim sētdien par šo te dzīvo ūdeni. Jā, tā kā visus apsveicu ar dzīvā ūdens dienu. Un paldies tev, Diana, ka tu turpini to vispār Alūksnē, jo es jau biju atmetusi roku, domāju, tur nevienam nekas neinteresē īsti, kaut gan es esmu dzimusi Alūksniete. Tā ir mana vismīļākā pilsēta, visjaudīgākā enerģija tur ir. Tad, kad man ir grūti, es vienmēr braucu uz Alūksni, un tad es tur aizēju uz kapiem pie saviem tuvajiem, un tad es aizēju uz Tempļa kalnu, tur ir portāls priekš manis, kurš nezinu, jā, es izstāstīšu, kurā vietā jāstāv un jālēž savās vēlēšanās. Un tā man ir ļoti mīļa pilsēta, tāpat kā visi cilvēki. Un arī, protams, kad tu mīlēt vari cilvēkus, bet ja tu nevari viņiem palīdzēt, un tev ir vienkārši jānoskatās, kā viņi slimo, kā viņi mokās ar dažādām problēmām, nu tas ir briesmīgi, ja. Tāpēc mēs esam noteikti arī kādam būsim īstajā laikā, īstajā vietā, īstajā momentā. Vasarā mums bija lekcija tikai vīriešiem, mums bija vīriešu veselības noslēpumi, jā. Un bija ļoti arī atnākuši tiešām vīri, kas arī sadzirdēja to informāciju. Paldies jums, varbūt kurš grib vīru lekcijā un kam bija interesanti, tad arī varat uzrakstīt. Bet par ko tad žēlojas dāmas, jā? Par ko tad parasti viņas žēlojas? Nu, protams, sievietēm jau ir pirmkārt noteikti ir svarīgs arī tas viņu, nu, tā kā skaistums, jā, jaunība, āda, tie liekie kilogrami vienmēr traucē un var novest depresijā, tā, ka pilnīgi neko negribās vai ne sievietei. Tad, protams, jau ir tādas jau dziļākas problēmas jāsaprot, kāda vispār jā, pēc atlikuma principa barojās, un viņa ir tā kā organisma spogulis, bet visi procesi jau notiek iekšēnē, jā. Nu, un tad ir tās tradicionālās sūdzības par nogurumu, par galvas sāpēm, par libido trūkumu, jā, kad liekas, man vairs neko negribās, tad ir dažādi, protams, izdalījumi, nepatīkami sāpes, jā, reproduktīvajos orgānos, gan pirms mēnešreizēm, gan mēnešu laikā ir ļoti daudz arī jaunas meitenes, kas jau no jaunības mokās ar šīm sāpēm, ja kā man raksta daudzas arī meitenes, ja kad man kaut kur puse no dzīves paiet mokās, jo vienu daļu, kad pirms mēnešreizēm ir grūti, to laikā ir grūti, un vēl pēc tam tur sāp galva, ir kaut kāda hormonālā migrēne, ja. Tad ir, protams, jau dziļāki audu bojājumi, tās ir dažādas jau miomas, cistas, arī šie te endometriozi, šie audi jau, kad sāk augt, jā, šīs te cistainās dažādas solnīcas un viss tas nepatīkamais process, kas var skart jebkuru sievieti, jā, arī man bija pirms 15 gadiem, ja, ko es arī atrisināju šo veselības koncepciju, par to es arī stāstīšu. Tad noteikti arī tas, kas saistās ar menopauzi. Jā, tur arī ir dažādi, tur arī šīs te blaknes, jā, nepatīkamā šīs vīšanas, šie karstuma viļņi, kas moka un mokās dāmas gadiem un nevar sev palīdzēt. Un īstenībā tas atrisinājums, viņš brīžiem ir tik vienkārši, jā, ka pat
Ja 3 mēnešu laikā mums ir pēc projekta izmaiņas savu dzīvi 90 dienās, jā, gan mēžējuši sāpes pazūd, gan šīs migrēnas pazūd, gan viss pazūd, vai ne? Tu jau pati arī māci saviem jau, kā veselības trenere, jā, arī saviem cilvēkiem šie galvas reiboņi, jā, un, nu, tad jau, protams, arī, ja jau arī mēs nonākam līdz tai jau deģeneratīvam stāvoklim, tad visas locītavas. Ja? Nu, kā tu vari būt laimīga, vesela, tur tāda jautra un pilnīgi tāda hormonāla sieviete, ja tev sāp tur pleci, sāp kājas, tu vairs nevari tur vai nu dejot, vai nu skriet, vai pat uzkāpt pa trepēm, ja? Un tas nav tikai vecām kundzītēm, ja? Vai vecākām dāmām, ja? Tas ir jau pat jaunajiem cilvēkiem, ja? Ir šīs locītavu sāpes un tā tālāk. Nu, tā kā sieviete, viņa ir sastāv no tik daudz visādām daļiņām, bet un tās problēmas ir tik ļoti dažādas. Ja? Nu, protams, sūdzās arī par matiem, par šo pigmentāciju. Ja? Mums arī pagājušajā projektā bija Vija, kurai šis te brūnais, ja, pleķis, ja? Mēs runāsim arī par ko tas liecina, ka viņai ir pārgājis, ja ir šīs te fotogrāfijas. Tad, protams, vēnas, nu, saistaudu vājums, tad ir tādas intīmas lietas kā urīna nesaturēšana, orgānu noslīdējumi. Es varētu droši vien daudz un dikti runāt, katram ir tā sava sāpīta kaut kāda, bet par to mēs centīsimies tādā vienā intīmā, skaistā gaisotnē, par to visu parunāt, lai saprastu, kā tad sistēmiski tam pieiet un kā to atrisināt galvenais. Jo parunāt jau mēs varam ar visiem saviem radiem un draugiem. O, man tur sāp tas, bet ko tas dod, jā? Mums taču ir vajag atslēgu, jā, mums vajag risinājumu. Un par to mēs arī runāsim, kā mēs varam atrisināt ar dabas vielām to sistēmiski un pareizi. Jā, te es arī vēlos pieminēt, ļoti bieži arī dāmas sūdzās par nervozitāti, par uztraukumiem, tā kā tas arī vistiešākajā veidā ir saistīts ar mūsu organisma veselību, tīrību, tā kā noteikti tās dāmas, kam šis arī ir aktuāli, noteikti arī nāciet, pievienojieties. Tāpat, skatoties iepriekšējo Zoom ierakstu, par mums arī bijis kaut kāds Zoomiņš, un mani fascinēja, kur dalījās viena dāma ar to, ka viņa pat pie bērniņai tikusi, izējot šo te veselības koncepciju. Jā, viss, kas saistās arī ar auglību, ar veselību, grūtniecību. Nu, varbūt, es nezinu, cik mēs tur paspēsim visas šķautnes izskatīt, bet tas, kas būs jums, jā, jūs varat anonīmi ieslēgt jautājumus, varat arī uzdot, varēsiet arī uzdot, mēs varēsim parunāt, jā. Bet tās jūsu lietas mēs noteikti izrunāsim, lai katra, kas ir atnākusi, saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem. Pilnīgi noteikti. Jā, tā kā mīļās dāmas, mums ir superīga iespēja arī ne tikai alūksnietēm, bet arī tuvējā apkārtnē, vienalga, lai no kurienes jūs būtu. Ja jūs esiet šajā dienā alūksnē, mēs jūs ļoti labprāt gaidīsim. Tātad mēs tiekamies jau rīt, tas ir, ja, jau šo sestdien, tas ir rītdien, Alūksnes sabiedrības centrā, tas ir Dārza iela 8A, pretī pašvaldības ēkai. 12:00 tiekamies, tur mēs tādā tiešām tējas pēcpusdienā, pilnīgi brīvā, foršā atmosfērā, ar tēju, ar uzkodām, ar smaidīgiem, pozitīviem cilvēkiem, parunāsim par visām šīm te lietām, un tik tiešām aicinām nekautrēties, nebaidīties, ņemt līdzi mammas, māsas, draudzenes uz šo te tikšanos, lai tiešām saprastu, kas notiek ar mums un kā mēs sev varam palīdzēt. Un ja kāds puisis sagrib, ko viņam ka viņam arī sāp galva, vai viņam ir stress, vai vēl kaut kas? Jā. Starp citu, tagad atkal sanāca tā, ka tad, kad ir dāmu pēcpusdiena, tad man zvana puiši un saka, kad būs vīriešu pēcpusdiena, ja, jo ar vīriešiem arī ir aktuāli. Vīriešiem, par cik sēdien tas rallīs, mēs varam svētdien tikšanos, tu vienkārši sarunāt kaut kur kafejnīcā, parunāsim, parādīsim. Tā, ka ja ir puiši, tad droši visi piesakamies. Ne.
Mēs Jā, centīsimies parunāties ar katru, ja mēs varam arī individuāli, jā, tikties, tas neko nemaksā, ja šī te bezmaksas konsultācija varbūt ikvienam pareizi. jā, protams, jo Vineta būs mums līdz pat pirmdienai Alūksnē, tā kā ir šī iespēja un izrunāt, parunāt, izprasīt visus šos te jautājumus, kas uztrauc. Tā kā, jā, visiem, kam ir interese, mēs sestdien, svētdien esam pilnīgi pieejamas un ļoti labprāt tiksimies un palīdzēsim. Jā. Jā, nu forši, Es jau forši. Tā kā. ļoti gaidu šo tikšanos. Jā, es arī ļoti, ļoti. Tā kā es domāju, tad mēs arī uz šīs noceram noslēgties un rītdien tātad tiekamies klātienē. Rakstiet. Visi, kam ir interesi. Jā, un tiekamies un tiešām parunāsim par vērtīgām lietām. Paldies, tev, Diana, ka tu organizē un rakstat visi Dianai, piesakaties, viņa visiem var palīdzēt, viņa ir fantastiska mentore ar burvīgiem jau rezultātiem arī Alūksnē un visā pasaulē, klientiem visā pasaulē. Jā. Tā kā man ļoti liels prieks, ka tu mani uzaicināji, būs prieks tevi satikt un viss, kas atnāks. Čau! Paldies tev, gaidam! Atā, čau, čau!